Es gribu zināt, kas ārā šodien notiek. Ārā? Jā. Ārā šodien pavasaris notiek. Tu noklausījies, vai kāds zināja, ka es gribu šādu atbildi? Tāpēc, kad ir pavasaris. Par pavasari es gribu ar tevi parunāt. Kurš ir tavs mīļākais gada laiks? Mans mīļākais gada laiks ir... nav tāda mīļākā, tāpēc, ka man ir... tad, kad ir pavasaris, tad, kad ir vasara, man gribas ziemu. Tāpēc, ka tad gribas kaut ko augstu, un tad, kad ir ziema, tad gribas kaut ko siltu. Un tad, kad ir pavasaris, tad, kas gribās? Tad negribas iet uz skolu. Cept šašliku gribās. Kas notiek tad, kad pavasaris sākās? Kukaiņi mostās, puķis lēnām sāk augt. Tu pazīsti kādu puķi, kura viena no pirmajām? Tās ir nakts pulkstenīši. Nakts pulkstenīši. Kas vēl dabā notiek tajā laikā? Pavasarī. Pavasarī zied, puķes zied visādas. Kur ir viena no pirmajām puķītēm, kas viss? Stiepulksteņi. Yes! Man mājās arī ir krokusi. Jā, tie arī starp citu ir ātrie, jā. Kas tas tāds? Daba. Kas tas ir? Tas radījās hip-hopā. Tāda ir kādreiz kustība. Kur tavs čili? Ko? Kur čili? Nav. Es zinu, ka tavs mīļākais ēdiens ir čili. Nē. Bieži zupa. Aizmirsi? Kas pavasarī ir visforšākie svētki? Lieldienas? Jā, tieši tā. Man jau likās, ka tu teiksi savu dzimšanas dienu. Arī mana dzimšanas diena ir forša. Es svinēšu ar savu klases biedru. Viņam arī ir dzimšanas diena? Jā. Abiem diviem vienā dienā? Nē, man ir 1. aprīlī, viņam ir 2. aprīlī. Pagaidi, tev sanāk 1. aprīlī? Jā. Tu esi joku meitene? Jā. Wow! Tuvojās 1. aprīlis. Jā, un 1. aprīlī var smelot tikai vienu dienu. Pavasarī ir vēl viena interesanta lieta. Viena diena, kad oficiāli drīkst melot. Kas tas ir pa datumu? 32. Vai 1. Nē, 32. Bet kas tas ir pa mēnesi? Mēnesi? Jā. Marts. 32. martā. Jā. Var jokoties, ja? Un kad izjoko kādu, ko saka? Aprīli. Pareizi. Martā, 32. Saka ar aprīli. Un kad ir kategoriski aizliegts melot? Man ir kategoriski aizliegts melot. Mammai? Nē, es nemeloju. Tu nemelo? Nē. Nekad? Nē. Nekad? Nē. Tu nekad nemelo? Nē. Nekad neesi samelojis? Ne par ko? Nē. Tiešām. Jā. Labs jokciņš. Spociņš. Es teicu jociņš. Spociņš. Zini? Spoks, skops. Kāpēc skops? Spoki ir skopi. Paņem kādu manu, bērns nepaprasa, viņš neiedod. Un kura gadā ir diena, kurā ir atļauts melot? Aprīlis 1. un pēdējais. Aprīlis. Pēdējā arī drīkst melot? Jā. Pēdējais arī. 1. un pēdējais. Latviešu cilvēki to dara. Viņi paņem dažus instrumentus, iet uz mežu, atrod pareizo koku, Un nozāģē? kādu sulu latvieši tecina no koka. Āboļu. No koka? Nevis. Jā. Nē. Ābolu sulu paņem ābolu, izspiež, un tad ir sula, un tad dzer. Bet koks aug mežā, kurā latviešu bāleliņš izborē caurumu, iedzen tapiņu, un tur nāk ārā sula. Kāda? Pastāsti, ko viens dūls latvietis ir sadomājis
Paņem dažus pribambasus. Kas ir tā? Pribambasi? Jā. Nu, dažas mantas paņem. Jā. Dodās uz mežu, Jā. atrod koku, Jā. urbi viņā. Jā, un tad? Kāpēc viņš to dara? Tāpēc, ka viņš grib, viņš urbīja, tāpēc, ka viņš grib sulu dabūt. Jā. Kādu? Atšķirībā pie kādu sulu, koku viņi ir bērzu sula, un kāda bija tā otra. Es aizmirsu, kā sauca. Bija vēl viena. Jā, ja tu pateiksi man neuzvedinot tevi, tu būsi vispār ģēnijs. Pagaidi, nesaku priekšā. Es zinu šitā kļabu, ot. Jā. Arī kļabu sīrups ir. Jā. 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 Jā.